Dievs ir mīlestība. Seko mīlestībai, un tu sekosi Dievam. Viens no vislielākiem brīnumiem, ko jebkad es esmu pieredzējis svētam garam darot Jēzus vārdā, bija manas māsas dziedināšana. Daudzus gadus atpakaļ es jau zināju, ka mana māsa ir slima ar slimību, kas ir līdzīga epilepsijai, bet es neapzinājos, cik ļoti slima viņa bija. Pēc tam, kad es saņēmu svētā gara kristību, mēs nebijām ciešos kontaktos. Tajā laikā mūsu starpā nebija siltas draudzības pilnas attiecības. Daudzus gadus atpakaļ, tā laikā es biju savu māsu pievedis tam kungam. Faktiski viņa bija pirmais cilvēks, ko es vispār esmu pievedis Kristum. Pēc tam, kad es tiku izglābts, es bieži paliku mājās, lasot savu bībeli. Viņa uzvilka izēmās drēbes un devās uz interešu klubiem. Kādu vakaru, pēc vakariņām es sēdēju pie galda, lasot savu bībeli, bet viņa, ejot garām galdām, man vaicāja: Džon, kāpēc tu lasi bībeli un nestaigā vairs tos ceļus, ko gāja agrāk? Tajā laikā es biju ļoti kautrīgs un baidījos kādam stāstīt par to, ka es esmu izglābts. Es vienkārši vēlējos pabūt mājās un lasīt savu bībeli. Man nebija drosmes viņai stāstīt, kas ar mani noticis. Taču, kad viņa man uzdeva šo jautājumu, es sakopoju visu savu drosmi, lai viņai pateiktu: Marija, es esmu piedzīvojis pestīšanu. Kungs Jēzus man ir atpestījis, un pasaule man vairs nespēja saistīt. Es domāju, ka viņa smiesies par mani, taču tā vietā viņa sāka raudāt. Viņa teica: vai tu domā, ka viņš var izglābt arī tādu kā es? Redziet, pasaule nemaz nav tik nocietinājusies, kā mēs to sevī domājam. Es domāju, ka jā, Marijas, viņai teica. Viņš ir izglābis mani un var izglābt arī tevi. Viņa nometās uz ceļiem blakus ēdamistabas galdam un atdeva savu sirdi Jēzum. Kopš tā laika viņa ir laba kristiete. Viņa daudz gadus mācīja svētdienas skolā Hamptonas Baptistu draudzē Dallasā, Teksasā. Klase viņas vadībā tā izauga, ka to nācās pārdalīt vairākās grupās daudzas reizes pēc kārtas, bet tad pār viņa nāca šausmīgs uzbrukums. Liels viņas ticības pārbaudījums. Velns nāca viņai pretī savu ļaunām konvulsijām. Šī trīcēšana, kā mums tika teikts, bija ļoti līdzīga epilepsijai, bet es neticu, ka tā bija epilepsija. Es ticu, ka tas bija velns. Viņa pazaudēja realitātes izjūtu. Viņa vairs nespēja atcerēties iegaumētās raksturvietas. Viņa pat nespēja atcerēties Dieva vārdu. Viņa bija iespiesta tumšā bedrē. Bailes un nedrošība kratīja viņas sirdi, sekoja ciešanu pilni mēneši. Viņas vīrs izlietoja $1000 slimnīcām un nervu zālēm. Pēdīgi viņu nogādāja uz mājām ar niecīgām cerībām uz atveseļošanos. Viņa gulēja gultā savā mājā Dallasā, Teksasā ar sakropļotu dvēseli. Viņas acis bija nedzīves. Viņa nespēja staigāt, viņai nebija muskuļu tonusa. Viņu vajadzēja barot ar karotīti kā bērnu. Viņa pat nespēja pat izdarīt savas toaletes. 24 stundas dienā viņai bija nepieciešama palīdzība. Bija brīži, kad viņa nomāca bāras, ko bija viņai uzsūtījis vēlns. Šajos brīžos viņa šausmīgi kliedz. Kādā no šiem lieliem ciešanu mirkļiem viņa izlēca no gultas un satvēra manu māti. Turoties pie viņas, māsa kliedza, ka mirstot un kļūšot brīva no visām ciešanām. Tad, kādā viņai nezināma iemesla pēc, viņa pēkšņi sāka saukt: Pasauciet Džonu, pasauciet Džonu! Protams, viņa ar to domāja mani. Tajā laikā es nekā nezināju par tām ciešanām, kam viņa bija gājusi cauri. Es nezināju, ka ārsti ir atteikušies viņu ārstēt. Braucot savā mašīnā par Austrumteksasas autostrādi Hjūstonā, Teksasā, kopā ar savu sievas māti un bērniem, pēkšņi manām priekšā nostājās mana māsa. Tā nebija kāda atklāsme, bet drīzāk gan manu domu aulis. Pēkšņi šīs mīlestības zeltītās straumi sāka plūst virzienā uz Mariju, manu māsu. Kā man to aprakstīt? Ir tik brīnišķīgi izjust mīlestības dievišķo plūsmu. Es zināju, ka Dievs ir gatavs viņai palīdzēt neatkarīgi no tā, kāda ir viņas vajadzība.
Dievs palīdzēja man uzzināt viņas izmisīgo stāvokli, un es zināju, ka viņa mīlestība plūst uz to. Es pagriezos pret sievu un savu sievas māti un teicu, Marija ir smagi slima. Bet Dievs uz mani runāja, sakot, ka pienākusi viņas atbrīvošanas stunda. 2 dienas vēlāk mana māte man zvanīja, sakot, ka Marija ir ļoti slima, ka viņai daudz sliktāk, kā mēs to varam iedomāties. Es teicu, māte, es visu zinu. Dievs uz mani 2 dienas atpakaļ runāja un teica, ir pienākusi viņas atbrīvošanas stunda. Māte sāka raudāt un teica, kad tu atbrauksi? Viņai tajā laikā vēl nebija svētā gara kristības. Šis ir piemērs tam, ka pat tad, ja tava ģimene vēl neizprot svētā gara piedzīvumu, tu vari censties izmantot laiku, lai izrādītu savu mīlestību. Būs laiks, kad viņi teiks, kad tu atbrauksi. Es viņai teicu, māte, mēs gaidām bērnu tuvākajās dienās, un es nevaru aizbraukt, kamēr bērns vēl nav piedzimis. Tajā pašā naktī piedzima bērns, un es atstāju savu sievu slimnīcā, lai dotos uz Dallasu pie savas māsas. 240 jūdžu garajā ceļā. Man bija brīnišķīgs lūkšanas laiks. Visu ceļu es runāju mēlēs. Es varu iedomāties, ka vēlns sēž uz manas mašīnas jumta un vēl kāds cits uz buferā, un ka tie brīnās, ko viņš tur īsti runā. Bet viņi nezina, jo, kad mēs runājam valodās, mēs izrunājam Dieva noslēpumus, un vēlns nespēja mūs saprast. Pirms es atstāju savas mājas, vēlns man teica, tava māsa Marija netiks dziedināta. Tā ir tikai tavas iedomas. Viņš man turpināja sistēmu šīm domām, kamēr es sajūtīšu savā sirdī sasis un salauz. Savā sarūktinājumā es saucu uz Dievu, sakot, kungs, vēlns man stāsta, ka mana māsa Marija netiks dziedināta. Es ticu, ka esmu pareizi saklausījis tevi, kungs. Runā man tagad lūdzu. Tu zini, cik ietekmējams es esmu. Es pat zinu ļoti maz. Runā uz mani tieši tagad. Tad es izdarīju kaut ko tādu, ko es neiesaku darīt nevienam, jo rīkoties šādā veidā cilvēks var iekļūt lielās nepatikšanās. Bet tas kungs zināja manu izmisumu. Manas lūkšanas būt atkarīgām tikai no viņa un viņa apsolījumiem. Viņš bija žēlīgs. Es atvēru savu bībeli un uzliku savu pirkstu uz rakstu vietām, uz rakstu pantiem, lūdzot Dievu runāt uz mani par manu māsu Mariju. Tas bija Lūkas 1.30. Nebīsties, Marija, jo tu žēlastības esi atradusi pie Dieva. Mana sirds pieplūda ar slavu un pateicību. Kāpēc gan ne, jo tas kungs bija nosaucis manas māsas vārdu. Nebīsties, Marija, jo tu žēlastības esi atradusi pie Dieva. Kā jau iepriekš es sacīju, es neiesaku nevienam no mums meklēt dievišķu vadību šādā veidā, izņemot ļoti neparastas situācijas. Bībele nav maģiska grāmata, tā nav kāda astroloģiska spēle, ar to nevar spēlēties, bet dažreiz Dievs uz mums runā tieši šādā veidā. Kad es ierados Dallasā, Noas, Oukas, Klīfas, Dieva asamblēs draudzes mācītājs kopā ar mani atnāca uz Marijas māju. Kad mēs iegājām, es ieraudzīju viņu guļam gultā. Viņa mani nepazina. Mēs nostājāmies pie viņas gultas, un es teicu, vēlni, es pavēlu jums, kunga Jēzus Kristus vārdā, atstāt manu māsu Mariju, atstājot šo istabu un vietu šo māju. Jēzus Kristus vārdā, māsa Marija, celies un ej. Tad likās, it kā kādi 4 cilvēku būtu pienākuši, paņēmuši viņu, izmetuši ārā no gultas. Tajā laikā es vēl nezināju, ka viņa nespēja staigāt. Es nezināju, ka viņa bija paralizēta. Vienkārši likās, it kā kāds būtu viņu izmetis no gultas un ietriecis sienā. Viņa necēlās augšā. Viņa spādījās uz grīdas. Brālis Noas un es viņu pacēlām augšā, aiznesām uz guļamistabas vidu. Mēs uzlikām viņai rokas un sākām lūgt mēlēs. Tad es viņai teicu, saņem svētā gara kristību.
Viņa sāka runāt mēlēs, saņēma svētā gara kristību. Mēs mēģinājām noņemt savas rokas no viņas, un viņa stāvēja. Viņa paspēra vienu soli, tad otru, un tad nevien spēja paiet, bet jau sāka skriet cauri mājai, slavējot Dievu. Šajā dienā viņa tika dziedināta. Šajā dienā viņa apsēdās pie galda un pati paēda. Šajā dienā viņa nolika malā dilentēna tabletes, kuras bija visu laiku lietojusi. Šajā dienā viņa atkal kļuva normāla. Kopš tās dienas ir pagājuši daudzi gadi, un viņa joprojām ir normāla un pie labas veselības.